Apsveicam. Apsveicam ar personīgo. Emīl, nu, šķiet, ka labākā metienu, grūdienu, pareizāk sakot, sērija tavā karjerā, vai ne? Jā, tieši tā. Es domāju, pa 3 mēnešiem pielikt vairāk kā pusmetru. Es domāju, kas būs pēc gada un kas būs pēc 4 gadiem, tad jau, es domāju, būs baigi labi. Tad tas tāds pirmās lielās sacensības, to dabūju to pieredzi, un tagad tam gribās vēl un vēl. Nav tā, ka tur, ak Dievs, tur tikai 5. vieta, bet, nu, tā forši labi 5. pasaulē, tas nav slikti. Tu esi apmierināts, vai ne? Jā, vairāk kā pusmetru uzlaboju no Kobes, nu, nav par ko sūdzēties. Tās pirmās lielās paralimpiskās spēles tev skatītāju daudzums, tas tev ietekmēja vai labi tika ar to galā? Man liekas, diezgan forši, tāda laba aura, viss skaļi, priecājās par cilvēkiem, nāk skatīties, atbalstīt. Tiešām forši, man patīk. Tas tev raksturīgi, ka tu ar katru metienu lietas klāt. Pirmie 4 katrs bija labāks. Nu jā, kad tā pierod pie tā apļa, paņem savu lodi, izgrūž, tad jau vispirms ir jāpierod. Katrs aplis nav vienāds un jāpierod, jāstāsta, kā tas, viss tā kā tās kājas lec, viss tāds. Un tādēļ, zinu, labāk un labāk ies, ja pieradīs. Izskatās, ka tev izdevās pierast. Kāds bija šis aplis, kāds bija šis stadions? Diezgan labs, es teikšu, forši. Man patika tāds forši. Man jau likās, ka būs tā 3. vieta, bet pārējie laikam ar saņēmās un izšāva beigās. Tas, ko tu teici arī treniņā, tie 16 metri vai ne, un lai tik trīniekā tas bija jāizdara šoreiz. Jā, bet tā, diemžēl nebija tie 16, bet nākamreiz tiešām būs pat vairāk varbūt. Kādas jums ar treneru un vispār komandu bija tās šaubas par to rotāciju, mēģināt, nemēģināt? Es sapratu, ka treniņos pie Māra Urtāna tā doma pastāvēja, tomēr beigās izlēmāt, ka jāpaliek pie tā leciena. Jā, laiks nebija pietiekami, tur vajag, lai apgūtu ļoti labi viņus maz gadu vajag, un man bija tikai 2-3 mēneši. Tā kā, ir diezgan sarežģīta tehnika, bet tagad, uz priekšu ejot, būs rotācija, mainīsim tehniku, un tad jau cerams, ka tas arī dos tos rezultātus un būs foršāk. Jā, Klau, es redzēju ar treneri, piegājāt arī pie Arnolda Strengas, Diānas trenera. Kāds bija tās sarunas, ko viņš ieteica? Mēs gājām pie Raivo, vienkārši mums Māris Urtāns arī skatījās tos lodes grūšanas, tos sacensības un skatījās, ko vajag uzlabot tehnikā un kas pietrūkst. Tad arī bija labāk, kad pasaka kaut kādus komentārus, kas pietrūkst, tad jau, kad sāku sekot tam līdz, tad jau iesgāju. Tāpēc uzgāju uz augšu īstenībā. Tāpēc, ka bija tādas mazās kļūdiņas, ko varēja uzlabot, un tas iedeva rezultātu. Var teikt, ka bija tiešā līnija ar Latviju, ja? Jā. Diezgan, forši man patīk īstenībā šās sacensības. Diezgan tādas labas atmiņas būs. Tāds laba enerģijas deva nākamajiem 4 gadiem, es pieļauju. Tā varētu teikt? Jā, tagad tam tiešām skatos, kādu tādu prieku iedeva tas, kas uzvarēja. Viņš ļoti, ļoti priecājās. Es domāju, es ar to pašu gribu uz nākamajos 4 gadus darīšu visu, lai tajā pašā situācijā būtu pirmais. Lai izdodas. Paldies. Paldies tev lielu. Paldies.